Labrīt! Labrīt šajā rītā pēc tropiskās nakts. Tu sacīji, ka jūti tropisko nakti, ja? Jā, nevarēja gulēt. Ja? Tiešām tropisks rīts šorīt, un šo tropisko rītu mēs turpinām ar vairākiem arī nopietniem tematiem. Kā nodrošināt ģimenisku aprūpi ikvienam bērnam Latvijā? Politisku solījumu bijis daudz, rezultāts, diemžēl, joprojām bēdīgs. Tādēļ šorīt iztaujāsim par labklājību un bērnu aprūpu atbildīgās amatpersonas par viņu piedāvājumu un redzējumu. Raidījuma turpinājumā aicināsim jūs arī palidot, vismaz domās un sapņos, un skatoties stāstu par kādu franču izgudrotāju, kura radītais e-skūteri, jeb gaisa skūteris, iespējams varētu radīt apvērsumu aviācijā, ja vien darbosies kā iecerēts. Jā, ļoti nepieciešami vīrieši, bet, kungi, pirms jūs apriecājaties, tas nav aicinājums no kādām iepazīties kārām dāmām vai kādus filmas veidotājiem. Vīrieši nepieciešami Rīgas Stradiņa universitātes zinātniekiem. Kādiem nolūkiem? To pētnieki paši pastāstīs raidījuma turpinājumā. Laiks šodien un rītdien topošie studenti var garantēt savu studiju vietu, ja ieradīsies savas pirmās prioritātes studiju programmas augstskolā noslēgt studiju līgumu. Jā, tas attiecas uz tiem reflektantiem, kuri vienotās uzņemšanas konkursa pirmajā kārtā ieguvuši studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē. Ja augstskolā līgums tiek slēgts citā termiņā vai ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties augstskolā, bet ir vēlme saglabāt savu iegūto studiju vietu līdz rītdienas 16:00, savā portāla Latvija LV pakalpojumā būs jāaktivizē izvēle apstiprināt iegūto vietu. Studiju vietu konkursa pirmajā kārtā reflektants iegūs tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta viņa pirmajā prioritātē. Ja tā neapstiprināsies, tad studiju vietu var iegūt otrajā kārtā. Izmantojot vienoto sistēmu, vidusskolas absolventi varēja pieteikties studijām 9 Latvijas augstskolās. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 13 meža cūkām, savukārt nedēļu iepriekš vīruss tika konstatēts 37 meža cūkām. Savukārt saslimšanas ierobežošanai Bauskas novada Iecavas un Codas pagastos ap mājas cūku novietni, kurā konstatēts vīruss, noteikta karantīnas aizsardzības zona 3 km rādījusā. Uzraudzības un aizsardzības zonas paredz cūku transportēšanas ierobežojumus, higienas prasības novietnēm, transportlīdzekļiem un personām, kā arī cūkaļas produkta izplatības ierobežojumus. Karantīnas laikā aizsardzības zonā vismaz 15 dienas kopš rīkojuma stāšanās spēkā aizliegs pārvietot cūkas. Šogad Latvijā reģistrēti 3 Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi mājas cūku novietnēs, bet meža cūku populācijā šī saslimšana šogad Latvijā konstatēta 921 meža cūkai 26 novadu teritorijās. Āfrikas cūku mēra Latvijā tika vispirms reģistrēts pirms 11 gadiem 3 meža cūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. Tā ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks. Jā, bet tagad no dzīvniekiem pie sportistiem mums atkal ir pievienojies Sandrs un turpinam ar jaunumiem sporta pasaulē. Labrīt! Labrīt par jaunāko sportā. Sāksim ar basketbolu, jo